Domāt par naudu, tas ir sievišķais, kā es saku, sievišķā programma dzīvē. Domāt par naudu. Nevis naudu saņemt, bet domāt par viņu. Atšķirība ir domāt par naudu un naudu saņemt. Divas darbības. Pilnīgi atšķirīgas, kur viena otru nav, kas nenozīmē, ja domājot par naudu, tu viņu saņemsi. Un saņemot naudu, tu var nedomāt par viņu. Labi, es tur nekrītu pārmērībās, ja man tur, nezinu, 1000 eiro kontā stāvis, neskrienu kredītā ņemt Ferrari, jā, tā naudu. Bet es vienkārši tām vajadzībām, kas man ir nepieciešams, es vienmēr, piemēram, seju veikalā, es neizvēlos kaut ko tur bišķi lētāk vai kādu, es izvēlos to, ko es gribu vienmēr. Es ieraugu, man šito patīk, es gribu, un es pat nezinu, labi, es zinu, ka man tik daudz naudas pietiks tagad, ja, nopirkt to, ko es gribu tagad, bet es nedomāju, vai man nākamā nedēļa pietiks vai nepietiks naudas, lai es nopirktu vēl kaut ko. To var uzskatīt no vienas puses par izšķērdību, ja sievieti, pieņemsim tā teikt, ja, vai kaut kādu neapdomību varbūt, ja, vai vēl kaut kā. No vīriešu puses tas ir reāli, tā ir vīrišķa kvalitāte, ka tu nekad neskaties uz to, vai tev pietiks resursi vai nepietiks, jo tu esi pats resursu avots vienmēr. Tu esi tas, kas to resursu ģenerē. Kā tu viņu ģenerē? Jā, tad tu esi tās plūsmas vadītājs, caur tevi tas viss ir. Naudas plūsma, tur nezinu, materiāla plūsma, enerģijas plūsma, viss iet caur tevi tikai. Un kā tu viņu saregulēsi savā dzīvē, tā reāli tev arī plūdīs tas viss process. Tiklīdz tu sāks domāt, jā, es te jāpiegriež krāniņš ir, jā, šitan es nevaru tērēt tik daudz. Tā tev viņš saka, apsīkties tā plūsma, jā. Ja krāniņu piegriez, arī padevi samazinās, jo nevar plūst no iekšā vairāk, ja tu esi aizgriezis krānu kaut kur ciet. Ne, tā kā loģiski, ja tu griez ciet to, kas tek ārā, iekšā vairāk netecēs. Tu sevī nevar, nauda ir tas elements, ko mēs sevi iekšā nevaram sakrāt. Viņu mēs varam turēt kaut kādās plūsmās, tur bankās, kaut kādos, tur, nezinu, zeķē krāt, jā, bet sevī mēs nevaram. Sevī, jo naudas plūsma, viņa iet caur mūsu prātu, bet, teiksim tā, caur mūsu uzvedību un rīcību, ja? Kā mēs uzvedamies un mēs saņemam par to naudu, un kā mēs uzvedamies un mēs tērējam ar to naudu. Ja? Mūsu uzvedība gan naudas tērēšanā, mūsu uzvedība gan naudas saņemšanā. Ja? Un ja mums viens vai otrs tur sāk griezties, ciet vai bremzēties, ja? Tad, pirmkārt, ja tu tērē naudu pa labi, pa kreisi, bet neproti viņu saņemt, tu saprotams, ka tu novedīsi sev pie izsīkuma kaut kādu bankrotu. Ja? Kā uzvesties, lai naudu saņemtu, tur jāsāk pareizi ar domāšanu. Jā, tur man tāda kurs tie naudas mācības ir. Es tur stāstu, ka pirmā lietā ir tas, kad mums jāsāk domāt ir tā, kā domā tas, kurš caur sevi vada to naudu. Jo tie pasaules bagātākie cilvēki, ne jau viņi tur krājot to naudu ir sakrājuši, ja, un taupot. Viņi tieši pretēji, viņi vienkārši maksimizē to naudas saņemšanas visas plūsmas. Saņemt vairāk un izgāzt vēl divreiz vairāk, saņemt vairāk un vēl divreiz vairāk iztērēt to naudu. Tiklīdz viņš sāks taupīt, viņam čik uz pusi nokritīsies saņemšanas iespēja. Tev ir jāsaņem naudu un jāiztērē, bet jākrāj sievietē. Ja ģimenē ir sieviete krāja naudu. Vīrietis ir tas, kas skatās, ko man vajag, ko nevajag un uz to tērē. Ko mūsu ģimenei vajag, uz to tērē viņš naudu. Nē, tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka tu vēlies atstāt kādam. Tikai tad, jo, pieņemsim, tāpēc, ka tā ir pieņems, tad katram atstāt tur pa ērikam, jā, tas ir garām. Tā ir jau, tā ir programma šizofrēnijas stulbums, jā. Bet, ja tu pieņemsim ieeja kafejnīcā un tev patīk, kā tev apkalpo un vispārējais, un tev neprasa, bet tu atstāji tur, nezinu, to ēriku vai 2 vēl tējas naudā. Paēdā tur ar ģimeni, nezinu, cik tur 3 eiro atstāja vai vēl kaut kā. Tā ir vīrišķa pozīcija, bet, piemēram, tev patika, ka tevi apkalpoja, visu izdarīja un tā tālāk, un tu, tas 20 centus es nevaru atdot, tāpēc, ka man rītdien tos 20 varbūt vajadzēs kaut kur citur centus, un te ir tā problēma, ka ja tu tos 20 centus nevar atstāt, tas nozīmē, ka tu viņus rītdien arī nesaņemsi. Vīrišķais moments ir par to, ka tev kāds sagādāja prieku gandarījumu, vai tā ir sieva vai vēl kāds, tev nav žēl viņam iedot, uzdāvina viņam to, ko tu jūti, kad viņam, varbūt tas noderēs vai vajadzīgs, vai vēl kas, nav žēlums iekšā. Ja tiklīdz vīrietis sāk kaut ko žēlot,
tā viņam sāk viss sašaurināties, samazināties. Jo vīrietis, vīrišķiet pirmsākums ir uz āru ejošais, ja? Ja mēs sākam uz iekšu vai, šito, šitas te arī man, ja? Tas ir sievišķais moments. Dabā viss ir iekārtots tieši tā, tāpēc, ka viss, kas ir uz izaugsmi, tas ir vīrišķais. Kāda būs izaugsme, ja tu nelaidi koks, kad aug, viņš zarus uz āru un lapas, lai nevis uz iekšu vēl, vai ne? Tad viņš aug. Viss, ja tu gribi, lai aug, tad dod uz āru visu, lapas, zarus, visu uz visām pusēm. Kad tu audz pats ķermenī, tev arī viņš plešās plašumā tavs ķermenis. Abi divi kā ir bagāti no ārpuses izskatās, vai ne? Bet principi pilnībā pretēji pa dzīvi, pēc kuriem viņi vadās. Tādā veidā. Tad es sapratu, ko tu saki, tāpēc, jo es zinu šo situāciju, man tas ir skaidrs. Bet pilnībā pret, jā, tu vari palikt bagāts krāju, bet tas ir sievišķais princips, ja? Ja tu ilgtermiņā krāsi, kas notiek ar to, ka kaut kas krājās un neiet apritē un vairāk un briest un nekas neaiziet ārā, bet tikai uz iekšu vēl, ja? Vai kaut kas dzimst no tā visa, jā, ja tas ir sieviete. Vai vienkārši būs sprādziens, vai kāds atnāks un izņems, piedzemdēs tavā vietā no tevis, izvilks to visu ārā, jā. Vai tu pats sabruks zem tā svara, ko tu esi sev virsū sakrāmējis un mēģini panest. Tieši tāpēc, kad sāki, lai viss izlīdzot, ir vajadzīga sieviete pretī, kas skaita tavus tēriņus, jā, un kas papras, mums vajag, dārgais, tik un tik atlikt priekš kaut kā, jā. Tad viņai iedod, un labi, ņem šito atliec priekš tā. Tad iedod to šito arī atliec priekš kaut kā. Ja, un tad to, ko viņa sieviete zina priekš kā, ka kaut kas ir jāpakrāj. Tad tas ir viņas darbs, bet tu nevari pats krāt, viņa krāt, visi krās. Ja, ja tev ienāk tā nauda, tev arī jātērē. Un arī, ja tev ienāk un tu visu atdod sievai, lai viņa krāj, tas arī nebūs pareizi, jo tev apsīksies ienākšana.